Esam Radot dot biedrības podkastā Laiks atklāt. Un šodien atklāsim kopā ar Sintiju un mūsu viesi Kati. Kati Anniju. Jā. Kata ir radošā personība. Un man ir tapis tāds teikums par viņu. Ja viņas dzīve būtu galerija, tur noteikti būtu dažādi foto, gleznas, interesanti dizaina elementi, mirgojoša gaisma, skaņas instalācijas, dažādi radoši cilvēki un varbūt arī brīvība uz audekla. Noteikti, arī brīvība uz audekla. Varbūt nedaudz sīkāk, kāda ir tava profesionālā nodarbošanās? Jā, pamatā es darbojos mārketingā, dažāda veida mārketinga projektos, galvenokārt digitālajā mārketingā, jo tas ir kaut kas tāds, ko es varu darīt, atrodoties jebkurā vietā. Un, tātad mārketings, digitālais mārketings, arī fotogrāfija un video. Un, es esmu bijusi arī lektore, un šādi un tad arī par mārketinga tēmu es arī novadu kādu lekciju, ja man pajautā. Un, ir bijuši arī dažādi interjera projekti, un tieši tā es arī kaut ko kādreiz uzgleznoju arī uz audekla sev vai kādam. Tā. Kā sākās tavs ceļš uz radošumu? Uz jebkura veida radošumu? Jā, man šķiet, ka nav tāds sākums. Tas ir kaut kas tāds, kas ir mūsos, varbūt vienā vairāk un otrā mazāk, jo mums ir ļoti atšķirīgas struktūras, tas, kādā veidā mēs domājam un redzam lietas. Tas, ko es atceros no savas bērnības, kas man ir palīdzējis atklāt manu iztēli un attīstīt manu iztēli, ir tas, ka mēs ar vecmāmiņu gulējām zālē un skatījāmies mākoņos. Un mēģinājām tur visu kaut ko saskatīt. Un, mēs to darījām diezgan. Tā bija viena no manām mīļākajām nodarbēm vasarā. Un tādā veidā es varēju attīstīt savu iztēli. Un iztēle jau patiesībā ir pamatā ļoti daudzām lietām, arī radīšanai. Jo, kā tu kaut ko vari radīt, tad, ja tas jau nav tapis kaut kur tavā prātā? Šī nodarbe, es domāju, daudz man arī patika. Man arī. Tur kuģītis, tur kādā mašīnītē vai kur tur cilvēks, tur tāds un tāds. Jā, un es daudz par to esmu domājis, kad es vēl tagad paskatos mākoņos, kad tiešām tāda tā vizuālā redze un vizuālā prasme ieraudzīt kaut kādas lietas. Tas ir tas, kas arī ļoti mani rada. Klausījos interviju ar savu brāli, viņš daudz stāsta par mūziku. Mūzika arī man ir tuva. Un, es arī tāpat kā viņš esmu mūzikas skolā gājusi, arī mākslas skolā dažus gadus. Kādu instrumentu? Klavieres. Jā, es spēlēju klavieres. Bet man tieši raksturīgi ir tas, ka es vienkārši redzu kadru, es redzu kaut kādu kombināciju, krāsas vai formas. Un ir pat termins tam, es nezinu, kā jums tā arī ir, ka jūs, piemēram, dzirdat kaut kādu skaņu. Es to redzu tā kā krāsu. Ir, piemēram, mūzikas skaņa, un man liekas, šis ir kaut kas tumšs, šis ir kaut kas gaišāks. Es jūtu smaržu, šī ir brūna smarža, šī ir rozā smarža. Man tas ļoti daudz kas notiek caur krāsām, caur tādu vizuālo redzēšanu. Bet kur visbiežāk rodas iedvesma? Tā dabā, kur vēl? Vēl kaut kur varbūt haosā? Vai tu neesi haotiska? Man šķiet, iedvesma rodas tad, kad tu esi atslābumā. Tas ir tas, kur jebkuram ir grūti uzradīt stresa stāvoklī vai saspringumā. Tā kā atslābums ir tas pirmais. Vide, kas tevi iedvesmo, kur tu jūties labi, kur mēs vēl gūstam. Es neteikšu haosā, bet es varu pateikt godīgi, ka es šādu un tad, ja esmu pārāk daudz viena pati, slēgtā telpā mājās, piemēram, atrodos. Es aizbraucu līdz Spicei vismaz. Tur, kur es zinu, ka būs tā informācijas aprita. Burziņš. Jā, un es vienkārši varu uzreiz saņemt kaut kādus jaunus signālus, jaunu informāciju, kas man atkal iedod kaut kādas jaunas perspektīvas. Un tāpēc man patīk arī ceļot un būt jaunās vietās. Jā, jo tas atkal iedod jaunus impulsus, bet atslēga ir
atslābums. Man uzreiz, nezinu kāpēc, tagad atnāca tā filma Homo Novus par to mākslinieku, jā, un tur bija tas aktieris, tas otrs, kurš dzēra visu laiku, tas slavenais, aizmirst viņam vārdu pēkšņi. Un jā, viņš atslābumu dabūja tādā veidā, vai ne? Apreibinoties, un tas tā daudz, kur ir dzirdēts, ka tādi radoši mākslinieciski cilvēki, viņi aiziet baigi atkarībās, jo viņiem vajag atslābumu, lai atnāktu tā mūza, tā iedvesma. Tā jau arī ir, alkohols mazās devās paplašina apziņu. Tiešām ļauj cilvēkam atslābināties, ja viņš citādi nevar. Bet lieliski jau var citādi, ja tu atrodi, kas ir tas, kas tev palīdz nomierināties. Kas tev palīdz? Būšana dabā, pie ūdens, skatīties viļņos vai tādas vējš un lēnās kustības un smaržas, viss, kas ir dabisks. Dabas stihijas. Jā, stihijas. Gaiss, uguns noteikti arī, ūdens. Jā. Man ļoti patīk negaisi. Šogad viņu ir daudz. Es neesmu piedzīvojusi šogad. Es atceros pagājušā gada vētru, kas Jūrmalā izlauza visus kokus. Es izgāju uz balkonu, tur tā, ka nevar nostāvēt, bet es vienkārši kaifā. Ka tas dabas spēks un varenums likās, wow. Kādi mēs niecīgi esam salīdzinot ar dabām. Jā, tas pats kalnos arī. Kad mēs saprotam, ka mēs kalnos arī okeānā. Mēs esam kaut kas tik mazs un cik tas viss apkārt mums ir iespaidīgs. Jā. Vai tev kādreiz ir bijuši radošie sausuma periodi, kad nav, tu nezini, ko tagad darīt, kā? Ir bijis? Ir bijis tad, kad radīšana, tāda jaunas inovācijas, jauna lietu veidošana ir bijis ikdienas pienākums. Un ja tas ir jādara visu laiku, un ja ir spiediens uz to, ir ļoti grūti kaut ko saradīt no jauna. Un tad ir tā, bet tas arī nav tā, ka tas ir sausums, vienkārši tam visam ir limits. Šeit tā vai ne, ka cik ilgi ir, tāpēc ļoti nodara tīpaši tiem, kas ir radošās nozarēs, un īstenībā otrādāk es vienmēr iesaku pamainīt. Padarīt rutīnas darbus, reāli rutīnas darbus, vai atkal tiem, kam ir rutīnas darbi, tad atkal ir tā anekdota par Bēthovenu un zāles pļāvēju, jūs zināt? Nē. Kad dārznieks svētdienā glezno Bēthovena, bet Bēthovens pļauj zāli. Tad viss ir balansā. Un uz glezno, bet spēlē klavierus. Dārznieks spēlē klavierus un Bēthovens pļauj zāli, jo tas ir tas, kas viņam ir kaut kas ekskluzīvs. Lai kaut kas rastos, viņam jābūt kaut kādam pamatam. Pamats, manuprāt, ir enerģija. Jā, viss ir enerģija. Mēs kustamies, mums vajag enerģiju. Mēs domājam, mums vajag enerģiju. Mēs radām, mums vajag enerģiju. Nedaudz par enerģijām parunāsim. Jā, mēs radām no enerģijas, Jā. Tu stāstīji, ka tu spēji ieraudzīt vai sajust cilvēku enerģijas, un kas tev palīdz viņu pēc tam virzīt, tālāk viņa dzīvē, radošajā vai... Jā, tā ir, ka radot, piemēram, personīgos zīmolus, ir tā, ka cilvēks, es parunājos ar cilvēku, un tad es mēģinu saprast, kas viņš ir, kāda ir viņa enerģija. Tas arī ir vislabākais raksturojums tam, kāda ir viņa struktūra, lai es to spētu ielikt fontos, krāsās, kaut kādos tēlos, kaut kādā materiālā veidā. Man ir jāsaprot, kas tad viņš ir, lai nebūtu tā, ka mīļš teiciens, skaņa bilde raustās, bet cilvēks ir viens, un tas, kā viņš sevi pasniedz, tas vispār neliekas kopā. Piemēram, cilvēks ir stingras struktūras, viņš ies un darīs, un viņam tur tādi ķeksīši, vai ne? Un kaut kas ļoti romantisks, piemēram. Tam ir jāatbilst, tam kā cilvēks sevi pasniedz, viņam, protams, ir arī jāatbilst tai viņa patiesajai, autentiskajai būtībai, un tad es cenšos līdz tai nonākt. Un īstenībā jāsaka, ka šeit bieži vien pa ceļam ir daudz kas ir arī jānotīra nost.
kas ir tas, kāds cilvēks grib būt. Un tur ir pilns Pinterest dēlis ar to, kāds viņš gribētu būt. Un es dažreiz skatos un saprotu, tas šķiet vispār nav tas, kāds viņš patiesībā ir. Un tad mums ir jānonāk līdz tam, kāds tad viņš ir. Nu, jā, un tā ir tā. Un tas viens ir tas, ka tā, runājot par manu darbu un enerģiju, tā saprast, kāds tas cilvēks ir, cilvēka enerģija. Bet otrs jau ir tā radīšana, jau sākas no savas enerģijas. Mums katram ir tas, ko mēs varam pārveidot, jā, un radīt kaut ko jaunu. Mums katram ir sava enerģija. Jā. Un ja cilvēks saskatījies Pinterestu vai kaut ko vienalga, viņš grib kļūt par dziedātāju, bet viņam tur balss absolūti nav, vai gleznotāju, un viņš tur māk krustiņu uzvilkt. Bet viņš grib. Jā. Kā viņu tā kā nolikt atpakaļ vietā, ja tā var teikt, vai likt viņam saprast, sorry, bet tev kaut kas cits būtu jādara. Man šķiet, ka bieži vien ar tiem talantiem ir tā, un es visbiežāk strādāju ar tiem cilvēkiem, kuri ir sapratuši, kas ir viņu talants, vai viņi jau gandrīz ir tur. Un interesanti ir tas, ka cilvēkam tas liekas pašsaprotami. Es saku, bet tu tik superīgi dari šo. Nu, kad darām, viņš tā, tas jau nav nekas īpašs. Tas nav trendā. Kas tad tur ir? Man patīk arī, piemēram, saka, piemēram, adīšana. Kas tad tur tāds, kas tad tur tas tāds? Visi prot adīt, es saku, tā kā varbūt prot, bet lai to darītu un vēl ar prieku, tas ir kaut kas tik īpašs tomēr, vai atkal. Un tāpat ir gleznošana, katram cilvēkam ir cits veids, kā viņš to dara, vai dažreiz tās ir pat tādas, elementāras lietas, kas šķiet, bet tas ir cilvēka talants, nezinu, piemēram, krāsot sienas. Un tas arī būtu cilvēka talants. Viņa liekas, kas tad tur ir? Skaisti nokrāsot sienu. Mēs esam redzējuši. Mēs krāsojām. Es krāsoju sienas. Tas nav tik vienkārši. Vai kas tiešām, kas tur ir? Ņem un krāso. Bet tā māliņa, tur ir jābūt tai rociņai. Un es flīzēju pirmoreiz dzīvē un bija, tur, kā bija, tā bija. Man nav talanta tur flīzēšana. Jā, vai ēst gatavošana arī, piemēram, cilvēki, kuri ir ļoti radoši ēst gatavošanā, viņi saka, kas tad tur ir? Bet salīdz tur 15 dažādas sastāvdaļas un tas garšo kā restorāna ēdienas. Kas tad tur ir? Es tikai visu sametu kopā. Jā. Un vēl tas noformējums arī. Cits tur cap, un tik skaisti. Jā. Un es esmu arī mēģinājis kaut ko, man nesanāk. Nesanāk, tur tā kā kaka. Un viss. Tas ir jāmācās, un tad ir tā, ka mēs parasti tad gan mēs mēģinām kopēt, skatāmies Pinterestā, līdz mēs nonākam līdz tai prasmē, vai ne? Bet ir kaut kādas lietas, kas sanāk dabiski. Un tad es vienmēr arī saku, ka tas, kas tev sanāk dabiski, tas nav, dažreiz vienkārši šķiet, man arī tā ir licies, kad es gribu nomainīt profesiju. Tā man vispār bija, ka es negribēju iet tālāk digitālajā mārketingā, jo man liekas, visi to var. Tas ir tik elementāri, tas nav tas, kā tu, piemēram, pelni naudu. Jo ir tas stereotips par to, ka nauda nāk grūti, ka nauda ir jāpelna smagā darbā, vai ne? Sviedri līst. Jā, un tā bieži vien ir arī ar talantiem, bet cilvēki liekas, ka tas ir pārāk vienkārši. Un tā mēs arī aizējam līdz tam, kas tam cilvēkam ir īpaši. Jā. Te varētu nosaukt par radošuma mentori? Tas ir tā skaļi teikts, bet... Varbūt iedvesmotāja, kas redz un parāda, ka tu vari. Es teiktu, ka es varu parādīt kaut kādas lietas. Saki, klausies, tev šis sanāks, tādā motivātore. Man arī ir svarīgi, ka cilvēki, kas pie manis atnāk konsultēties par savu jaunizveidoto, piemēram, uzņēmumu, ka tas, kādu pakalpojumu es viņiem sniedzu, tas, ko es viņiem saradu, tas ir kaut kas tāds, kas viņam ir saprotams, ko viņš pats spēj pārvaldīt. Jo nav jēga man uztaisīt kaut kādu brīnumu, ar ko viņš nezina, kā viņam vispār operēt, un kas viņam nav saprotams, un tāpēc, kad viņš spēja sev uztaisīt, nezinu, tajā Instagramā ierakstu, piemēram, pats, un tad tur es spēju mentorēt, jā. Kā radošums iet kopā ar naudu? Daudziem varbūt ir, vai man naudu. Tu man izdomā, kā man nopelnīt vairāk naudu.
nauda vispār ir, manuprāt, tik ārkārtīgi sarežģīta lieta, vai ne? Vai mēs vispār saprotam, kas ir nauda un naudas enerģija? Par to var pasniegt kursus, kā nopelnīt 10 000 vienā nedēļā, bet nopelnīt tikai tie, kas pasniedz tos kursus. Es zinu, kā miljonu nopelnīt. Vienkārši katru mēnesi jāatliek pa 33 000. No, apmēram, jā. Tad gada būs. Jā, bet kas īstenībā ir kas ir nauda, kas ir naudas enerģija, vai tas nāk kopā ar radošumu? Pat es nezinu, vai īstenībā tur ir kaut kāda korelācija, bet man ir skaidrs tas, ka cilvēkam nenāk nauda, ja viņam nav enerģijas. Un ja viņš negrib darīt to, ko viņš dara. Jā. Tas gan. Un to es esmu, tepat nav runa par radošumu, bet to es esmu arī novērojis savos klientos, kad, piemēram, mums ir ļoti grūti kaut ko uzsākt, mēs daram. Nesanāk. Mēģinam vienu, mēģinam otru, un es tā skatos uz to cilvēku, vai tas ir tiešām tas, ko tu vēlies darīt. Es nejautāju, ja, bet es mēģinu saprast, kas cilvēkam vispār tajā brīdī ir svarīgi. Es rādās, ka tam cilvēkam, piemēram, ļoti gribās atvaļinājumu jau sen. Un tāpēc es saku, ka, piemēram, arī mārketings, man pat ir grūti pateikt, ka es nodarbojos ar mārketingu, jo bieži vien to saprotu kā kaut kādu lietu pārdošanu. Es teiktu, es drīzāk nodarbojos varbūt ar sabiedriskajām attiecībām. Es kaut ko spēju noformulēt, kaut ko ievirzīt, bet ja no cilvēka paša nenāk tā enerģija, tā vēlme to reāli darīt, bet, piemēram, vienkārši tikai naudu vajag, tad es to nevaru iekustināt. Es to daru ar citiem rīkiem, es tos rīkus nepielietoju. Rubrika absurdie jautājumi. Gatavojies, bet uztver viņus viegli un tieši tāpat viegli arī atbildējām. Nav nemaz varbūt tik absurdi, bišķi interesanti. Bet tā ātri un daudz nedomājot. Jā, kas tur nāk, tas nāk. Jā. Ja radošums būtu auglis, kurš tas būtu? Man pirmais, kas nāk, ir bumbieris, bet es nevaru pateikt, kāpēc. Tāpēc kā formīgs varbūt. Formīgs, jā, viņam tā citādāk formiņa. Tādā sevišķa enerģija, tāds seksuālā enerģija, par kuru mēs parunāsim vēlāk. Jā. Vai var uztaisīt dizainu sapņiem? Sapņiem? Kā tas ir domāts? Tu sapņo, bet tu jau pirms tam izdomā dizainu, ko tu tur gribēsi. Var apzināti sapņot, pamosties sapnī un darīt, ko tu gribi, tās un darīs. Jā. Interesanti. Tas tā kā no tās filmas Inception, ja, kad var... Bet apzinātā sapņošana ir... Bija dzirdēts, ka šitā daži dara, bet... Mēs tā neesam vēl darījuši. Jā, es saprotu, ka ir jābūt, lai nonāktu tādā stāvoklī ikdienā, ir jābūt ļoti, ļoti apzinātam. Visu laiku ir jābūt tajā stāvoklī, ka tu ļoti, ļoti seko līdzi visam, un tad jau vienkārši miegā ir tas pats. Super. Tā, vai seksuālā enerģija var uzlādēt telefonu, ja tā ir pietiekami notic? Ja ābols var lādēt, sīpols jau var lādēt telefonu, tu varbūt tikai jāatrod, kur piespraukt. Sīpols var lādēt, Jā. Es nezināju. Labi, ok. Ja tavam radošumam būtu horoskopa zīme, kura tā būtu? Lauva viennozīmīgi, es pat esmu lauva. Tā, vai gleznošanai var izmantot spageti? Un ja jā, tad tas būtu mākslas vai kulinārijas projekts? Kā izmanto? Es jau varu iedomāties, es domāju, ļoti labi var izmantot, jā. Izveidot dažādas formas, pielīmēt, piemēram, pēc tam pāriet pāri krāsu. Jā, tur ir radošums izspaužas, jā. Ja mēbelēm būtu emocijas, kura būtu tava mīļākā mēbele? Krēsls? Bet noteikti ne tāds parasts krēsls. Jā. Masāžas? Tāds ērts klubkrēsls varbūt. Tāds dizainīgs. Kas tā būtu tur iekšā viņam par emociju? Kas ir par emociju? Viņš tāds, kā viņš jau pats par sevi ir dizaina elements, bet viņš arī funkcionāls, divi vienā. Kas tā pa emocija? Pārliecināts, dīvāns. Jā. Krēsliņš, jā. Klubkrēsls, jā.
Tā, es tagad saku, jā, tā, ko tu darītu, ja viss pēkšņi sāktu griezties pa kreisi? Vai no apsēstos un vienkārši izbaudītu to karuseli, vai arī, tas visticamākais. Izbaudīt karuseli. Kas ir lieta, ko nekad nevajadzētu mazgāt veļas mašīnā? Telefonu, fotokameru. Telefonus jau, man liekas, var tagad. Instrumentus, jā. Manas galvenās darba instruments. Okay, tā. Kādu dzīves padomu tu dotu cilvēkam, kurš grib meditēt, bet nevar pārstāt domāt par to, kur atrodas viņa otra zeķe? Aiziet paņemt to zeķi. Un uzvelk kājās. Protams, jā. Jā, praktiski. Ja tava dzīve būtu piedāvājums restorāna ēdienkartē, kas tas būtu? Kāds būtu tas ēdiens? Kā tava dzīve? Ļoti dažāds, ļoti. Visu Starteris, iespējamo, pirmais ēdiens, jā, visu iespējamo virtuvju ēdiens, respektīvi tur Eiropa, Indija, Taizeme, Peru un tam līdzīgi. Var jūs, kad ir radoši cilvēki, viņa nevar par vienu konkrētu, viņa ir viss. Jā. Seksuālā enerģija un radošums. Šī tēma man pašam jau diezgan ilgu laiku bija tā interesanta. Un es biju iegādājies vienu kursu, kur klausījos, un tur arī tika pieminēta seksuāla enerģija, cik viņa ir jaudīga. Un tad es ieraugu Facebookā reklāmu, kur ir sieviete formīga, un viņā reklamē tur kaut ko noteiktu. Jā. Ne jau sevi, bet kaut kādu jau noteiktu kursiņu pakalpojumu. Jā. Kā šis viss iet kopā. Seksuāla enerģija, radošums un vispār mūsdienās, kā tā tiek kultivēta, teiksim tā. Un es man pastāstīju uzreiz par to piemēru, kur ir tiešām seksuālā enerģija, lai piesaistītu cilvēku uzmanību. Kā mārketingā saucās seksels. Viss, kas izstāsta seksuāls, iesaista, protams, cilvēku uzmanību, un tā ļoti daudz zīmolu to izmanto savā komunikācijā joprojām. Kādreiz tas bija vēl, ja pastāst 90. gada, piemēram, reklāmas, un tad vispār viss mārketings stāv uz tā. Servis, riepas pārdātas, seksikas sievietē. Jā. Bet tā ir, jā, tieši tā ir, un īstenībā, man liekas, ka mēs jau no tā neesam piefiksējuši varbūt tik ļoti. Tagad tas vairs nav tik ļoti aktuāli, bet vienalga ir konkrētas nozares, kur tas tā strādā. Bet seksuāla enerģija kā tāda, tā ir vienādības zīme ar radošumu enerģiju, jo tas ir tas, ko mēs radām tieši no šīs vietas, vai ne? Tā bija viena meditācija, jā, kad es ieraudzīju arī sēdošu cilvēku, kuram šeit ir tāda milzīga, spēcīga enerģijas bumba, un es vienkārši saprotu, tā ir tā radošā enerģija, no kuras mēs radām bērnus, un no kuras mēs radām projektus. Un, jā, tās jaunās lietas, jaunrada, tas viss ir viens. Un tā patiešām ir ļoti spēcīga enerģija, vienkārši, jā, kādam, tā ir spēcīga enerģija, tieši tāpēc arī radīti ļoti daudz dažādi informācija, nepatiesa par to, ka tas ir kaut kas slikts, par to, ka par to ir jākaunās un tam līdzīgi. Bet savā būtībā tā ir tā radošā enerģijas dzirksne, no kā rodas absolūti viss. Mēs viņu pārvaldam vai nepārvaldam, kā nu kurš. Bet tas, kam ir ļoti jaudīga šī enerģija, viņam, ja viņš iemācās, viņš var uzradīt milzīgus projektus. Un ja mēs arī redzam cilvēkus, kas patiešām ir kaut ko lielu jaunu radījuši, tad viņam šī seksuālā enerģija arī ir attīstīta, jaudīga. Varbūt viņš to apzinās, varbūt viņš to neapzinās. Bet, vai sievietēm un vīriešiem? Jā, ir atšķirība, sievietei vairāk viņas ir, vai sieviete viņu spēja vairāk izmantot? Es domāju, vīriešiem taču arī seksuāla enerģija, pareizi? Jā, tas vispār nav atkarīgs no dzimuma. Vienkārši tas, ka sievietes seksualizē, viņas mēdz biežāk izmantot mārketinga materiālos, tas ir kaut kas cits. Bet, protams, ka vīriešiem arī vīrietis pārdotu sieviešu kosmētiku.
Nē, nu ir jau. Nē, nu gan jau kādai noteikti tas patiktu. Nē, nu ir. Nu, paskatieties, nu, kas ir vīrieši influenceri, kā viņi un ko viņi dara. Mēdz arī pārdot lietas bez krekla, vai ne? Jā. Bet, protams, ka sievietēm tas nav atkarīgs no dzimuma. Jā. Tas, ka vienkārši sievietēm tas fiziski arī notiek. Nevienmēr tam ir jābūt tādam vulgāram. Pareizi. Nu, tā ir enerģija, kas vienkārši ir. Un ja viņa ir, tad viņa ir kaut kur jāpielieto. Bet pozitīvā gaisotnē. Un ja to var izdarīt mārketingā, kāpēc ne? Lielākā daļa tomēr viņu izmanto kur? Tiešā veidā, tātad seksā. Nu, īsās baudās. Un regulārās, biežās, īsās baudās. Kā tas ietekmē radošumu? Nu kā, ja mums šī enerģija ir daudz, tad mums viņa kaut kur ir jānolej. Vai mēs viņu ieguldam pozitīvi, arī destruktīvi. Un tāpēc ir visi citādi veidi, kā arī kaut kādā ziņā, jo, piemēram, cilvēkiem arī kaut vai agresijas izpausmes. Viņš īstenībā nopsiho, viņš ir laimīgs, bet viņš ir atbrīvojies no tās enerģijas, kas viņam ir kāpus pāri, ko viņš nezina, kā viņu pārvaldīt. Ja mēs arī paskatāmies pēc tās pašas čakras sistēmas, tad arī otrā čakra, tur jau ir arī var sakrāties dusmas, un tas viss ir viena vieta. Un kur mēs to virzam? Pareizi, jā. Vai mums ir zināšanas arī par to vai nē, vai mēs paši īstenībā noķeram, kurā brīdī tās enerģijas ir daudz, un tad ko mums ar to darīt? Nu, var ķerties arī pie, kas tāds vienkāršākais, pie audekla vai jebko, ko tu vari uzradīt jaunu. Kaut vai man ieteica viena draudzene, kas esot superīga arī randiņa ideja, ir keramikas vai māla nodarbības, ka tu vari fiziski arī radīt traukus, un tas vēl ir pieskāriens, piemēram, pirmajā randiņā. Jā, tas ir pieskāriens, tu radi formu, reāli kaut ko materializē, un pēc tam to var izmantot. To enerģiju vajag virzīt tur, kur tu to vari piedzemtēt kaut ko jaunu. Jā, lai kaut kas būtu radošs, nākt ārā. Nu, ne tikai radošs, bet svarīgs varbūt. Pirmkārt, cilvēkam būtu jāsaprot, ko viņš grib radīt. Un tad jau viņš var fokusēties un izmantot to enerģiju. Kādi varbūt instrumenti, kādas prakses varbūt vai vingrinājumi, kā tā jaudīgāk spēt to visu kustināt. Nu, man šķiet, ka jebkuru enerģiju kustina fiziskā kustība. Un, ja cilvēks vienkārši sēž savā prātā, savā galvā un kaut ko mēģina uzradīt no galvas bez kustības, tas droši vien būs daudz grūtāk. Jo piekritīsiet vienkārši tā sajūta, ka tu esi jebko padejojis, pavingrojis, paskrējis, izgājis, pastaigā. Tu jūties tik labi savā ķermenī, ka ir tā enerģijas kustība. Tad jau mēs varam arī radīt arī no sava ķermeņa, ne tikai to, ko mēs tur prātā mēģinām saradīt. Aizejot kaut vai paskriet vai pastaigāties, rodās enerģijas atdošana, un jūtamies labi. Reti katrs mēs arī saņemam atpakaļ kaut kādu jaunu pavisam, vai ne, tā enerģiju. Bet ja mēs tur, sēžam mājās un savādākā veidā to enerģiju... Kā viņa vienkārši tur krājas un kaut kur sasprūst. Tas ir tieši tāpat kā, es nezinu, mēs varam paņemt jebko, pudelī ar ūdeni. Un tas ūdens ir vienkārši stāv, kamēr sastāvās, vai arī viņš ir kustībā upē un ezerā un kaut kur citur. Jā, ļoti labs piemērs, jā. Būtu labi, ja cilvēks spētu saprast, ka tas ir vienkārši, un tur ir tiešām jauda liela tajā seksuālā enerģijā, un viņu ieguldītu uz tādiem svarīgākiem mērķiem priekš sevis un arī priekš pasaules. Protams, kas arī vēl, kas kustina enerģiju, ir arī, protams, elpa, kas ir mums jau diezgan pazīstama, vai ne, elpošana caur vēderu, no vēdera. Arī tas, protams, palīdz viņu akumulēt. Ir, protams, ļoti daudz arī jogas prakses, ko es, piemēram, esmu mācījusies pie Pētera Kļavas vai pie citiem pasniedzējiem, kas ļoti konkrēti arī liek mums koncentrēt savu uzmanību, piemēram, uz iegurni,
iegurnī akumulēt enerģiju, pēc tam viņu tālāk celt uz augšu un tam līdzīgi. Tā kā ir arī, protams, dažādas šāda veida prakses, kas arī palīdz, bet tiešām elementārākā lieta ir vienkārši kustība. Neiesēdēties. Vai tev ir bijusi kāda pieredze ar tām tantriskām praksēm? Vai kādā vienkārši viedoklis par to visu? Es apzināti neesmu gājis kaut ko tādu mācīties. Es zinu, ko nozīmē kundalīni enerģijas aktivizācija ķermenī ar visām tā sakām. Tas man ir zināms. Bet tieši par šīm tantriskajām praksēm, jā, man ir grūti komentēt, jo es neesmu bijusi. Bet tas ir tas pats. Tas ir tas pats, kas ir arī Magdalēnas manuskriptā aprakstītā prakse, kā vadīt šo enerģiju. Tas ir diezgan labs materiāls, jā, kur ir informācija par šo. Un tantra jau ar to arī nodarbojas. Un vienkārši es saprotu, arī ir diezgan daudz aizspriedumu, bet varbūt arī jāskatās, ar kādu mērķi cilvēks tur iet, ko viņš par to saprot, vai ne? Viss ir atkarīgs. Tā kā šīs prakses ir daudzdimensionāls, ko cilvēks saprot ar viņām, pēc kā viņš iet. Daudziem tas tur jāuzrodās tantra, tātad tur aizbraukt, pamīlēties, jā, un viss būs labi. Bet īstenībā tas pavisam savādāk, jā, un tu minēji Magdalēnas manuskriptu, tad ir grāmata vīriešiem, īsta vīrieša ceļš, ja nemaldos, jā. Tur arī šis autors aizmirst viņa vārdu, viņš apraksta tieši to enerģiju, kā viņu izmantot, kā viņu celt. Ja? Un nevienmēr tā ejakulācija ir vajadzīga vīriešiem tieši, lai spētu pēc tam aktīvi darbotos un iegūt to spēku, to enerģiju. Nu jā, jo vīrieši jau atdod, tāpēc ir tas, ka olimpiādē saka, ka vīriešiem labāk nevajag nodarboties ar mīlas spriekiem pirms svarīgām lietām, bet sievietēm tas savukārt var palīdzēt. Tā kā, jā, tie ir vērtīgi mācību materiāli, kur droši vien arī es iesaku it īpaši cilvēkiem, kuriem varbūt ir aizspriedumi pret to, kad arī liekas, ka tas ir kaut kas nepareizs, vai tas kaut kas netīrs, vai vēl tam līdzīgi. Vienkārši, jā, palasīt. Kad tu iepriekš minēji par ceļošanu, tad mēs šobrīd arī parunāsim par taviem piedzīvojumiem ceļošanā, ja? Un varbūt tu vari izstāstīt, kurš ceļojums ir tevi visvairāk mainījis? Vai vispār kāds ceļojums tevi maina? Man šķiet absolūti visi mani ceļojumi ir transformatīvi. Pirmo reizi, kad es aizbraucu ceļojumā kā retrītā, izgāju šo pieredzi kā pēc idejas, kā tu pats noķer sevi, kurā brīdī tev sākās kaut kādas iekšējās izmaiņas, kā vide mūs ietekmē, ko viņa mūsos atklāja jaunu, kā strādā šie mehānismi. Tad, kad es to sapratu, pēc tam visos nākamajos ceļojumos es teicu, vai tad nevarētu būt kā ceļojums, vienkārši ceļojums, nevis kā retrīts, jo absolūti viss. Es nezinu, pat dažkārt nav nekur tālu jābrauc, var aizbraukt uz blakus pilsētu, un tā ir kaut kāda pilnīgi jauna pieredze, kas iedod kaut ko jaunu. Vienkārši sevi novērotā sajūtas, kas mūsos mainās, kas mūsos pamostās, tas ir tas, kas tā strādā. Un līdz ar to es nevaru pateikt, ka man būtu kaut viens tāds brauciens, kas nebūtu mainījis kaut ko manī. Jā, daudziem cilvēkiem patīk rutīna. Es savulaik strādāju Londonā par šoferi un bija cilvēki, kuriem kategoriski bija jābrauc pa vienu maršrutu. Londona taču ir milzīga, tur daudz ir visādu variantu, kā aizbraukt līdz mērķim, taču bija obligāti jābrauc pa vienu. Tad cilvēks dzīvo kaut kādās robežās, viņam bail iziet laikam no tās komforta zonas. Es savulaik es savukārt mēģinu pat tieši speciāli izvēlēties kaut kādus citus maršrutus, neierastos, ja ir iespēja kaut kur braukt savādāk, jo mēs ieraugam kaut ko jaunu, rekur tur tā māja, interesanti, forša, vai tas koks tur tāds savādāk. Un kaut ko tas dot, vai ne? Nu, jā, cilvēks jau vispār arī, cilvēks ir dzīvnieks arī savā ziņā, vai ne? Un, cilvēkam kaut kādā ziņā patīk rutīna, tas dod to drošību, tas īstenībā arī atvieglo kaut kādas citas darbības. Ja mums ir kaut kāda sava rutīna sakārtot, mums parādās vieta kaut kam atkal jaunam.
Bet, sunītim patīk iet pa vienu un to pašu ceļu. Izaugsme ir tur, kur mēs redzam kaut ko jaunu, kur mēs atļaujam sev, bet tās ir bailes, kas mūs tur un liek iet pa vienu to pašu ceļu, jo kas notiks? Es apmaldīšos, kaut kas vēl, visas uzreiz negatīvās pārliecības. Bailes no nezināmā. Jā, tās ir bailes, kas cilvēku tur. Svešums man tur kāds uzbruks tūlīt vai darīts kaut ko ļaunu. Droši vien tas, ka droši vien es apmaldīšos, bet tur noteikti arī ir kaut kādas bērnības traumas pamatā, kas liek cilvēkam, kas neļauj patiesībā viņam izbaudīt to brīvību, ka tu vari pārvietoties, kur tu gribi. Tu minēji par retrītu. Tu bieži brauc retrītos? Kas ir bieži? Tā kā, ja ir iespēja, ja tu redzi, retrīts tur, es braucu. Nē. Man ir iespēja diezgan bieži doties. Ja es gribētu, droši vien varētu 3 reizes gadā, 2 reizes gadā. Tas varbūt ir reizi gadā, kad es dodos kaut kur, bet es vispār vienmēr izskatu, vienmēr padomāju par to, kur es dodos, ja tīpaši, ja tās ir garīgas prakses, kaut vai joga. Es vienmēr padomāju par to, vai tas man tiešām ir nepieciešams, jo es mēģinu nepārsātināt ar to savu dzīvi. Nedzīvo tikai tajā, vairāku iemeslu dēļ, ko jūs varat nojaust. Respektīvi, priekš manis ir svarīgi pieredzes arī saintegrēt. Es arī nelasu grāmatas, kā nezinu, kā... Konvejorā, jā, jo man ir vajadzīgs laiks, lai es patiešām varētu saprast, ko es tur vispār izlasīju, ko man tas dod, un tāpat ir ar retrītiem. Vai daba tev ir skolotājs vai fons mākslē? Daba ir mans iedvesmas avots. Tā kā varētu teikt, ka tas ir skolotājs, kur es pamanu katru, kas labi izskatās kopā, kas man patīk. Tās krāsas, kā es varu atdarināt, kā es varu izveidot kaut kādu tonu no tā, ko es esmu redzējusi dabā. Kas tev labāk patīk? Kalni vai jūra? Nevar salīdzināt. Tas tā kā pilnīgi divas dažādas lietas. Ja pēc tev liktu izvēlēties ceļojumus uz jūru vai uz kalniem, tu tā kā spētu? Nē, droši vien, kad es izvēlētos jūru, jo ūdens man ir super svarīgs un tiešām ļoti vajadzīgs, tāpēc es dzīvoju arī pie netālu no jūras. Tas man ir svarīgi. Tas man vienmēr pietrūka Gulbenē. Reāli, kad ir kaut kur tālāk jābrauc. Bet kalni ir kaut kas tāds, kas arī pa laikam ir noteikti vajadzīgs, kas vienkārši sauc ar savu to varenību. Kā ceļošana maina skatījumu uz dzīvi un radošumu? Pilnībā. Jo ceļošana tas ir tāpat kā alkohols vai narkotikas vai kaut kas cits. Tas vienkārši pār tavu apziņu, vai elpošana. Tas paplašina mūsu apziņu, mūsu redzējumu. Tie cilvēki, kur ir daudz, kur arī bijuši, var arī redzēt, kāda viņiem dzīves uztver. Viņi daudz ko uztver daudz mierīgāk. Viņi tur neiesprings par kaut kādiem politiku un sīkumiem, jo viņi saprot, Jēga. Jēga. Kāds ir bijis tavs tālākais galamērķis, vieta? Ja skatās pēc lidojuma garuma, tad Maldīvas bija diezgan garš lidojums. Vai arī kamēr es nonācu Peru, tad arī. Peru, Diezgan. Ko tu darīji Peru? Mans dzīves, kā lai to nosauc, sapnis bija nokļūt Maču Pikču. Es tur ļoti gribēju būt. Kur mēs gribam, bet mēs vēl neesam tur nokļuši. Super, par šo būs jāparunā. Citreiz obligāti, tas bija mans mērķis, bet Peru pats par sevi. Tur ir tik dažāda, interesanta daba un kultūra, ka tur ir ļoti daudz ko darīt. Arī pati Lima kaut vai. Pirms tam es par Limu zināju tik, cik caur turieni diezgan daudz pārvadā narkotikas un ķērtos visus, kas ir tie smugglers. Bet tā arī ir ļoti skaista pilsēta. Tagad mēs tev kā radošai personībai iedosim radošu uzdevumu. Šeit čupiņā ir kaut kādi 10, ja nemaldos vārdi. Izvēlc 3 un saliec viņus tādā īsā
stāstiņā, pavisam īsā pāris teikumi. Tā man ir lietussargs. Lietussargs. Glezna. Glezna. Un mārutki. Lietussargs, glezna un mārutki. Nu, skatīsimies, cik tu esi radošs. Ja ir jāveido glezna, tad patiesībā jebkas mums var noderēt, sākot no mārutkiem, veidojot dažādas instalācijas, vai ne, līdz pat vēl līdz spageti un daudziem citiem rekvizītiem. Tad es iedomājos, cik kreatīvi būtu izmantot lietussargu, piemēram, viņu apšļācot ar krāsu un pēkšņi attaisot. Vai ne? Lai būtu arī mārutkus uzmest. Var arī mārutkus, jā. Var iebarzēt acīs un iet tēlot kādā filmā. Nu, es esmu arī izmantojusi diezgan netradicionāli. Mārutkus nē, bet kaut kāds varbūt. Es arī rokas izmantoju pati, ja es saprotu, ka man kaut ko tur vajag. Jā, vai kaut kādus rekvizītus, lai panāktu kaut kādu tekstūru, kā es vēlos. Tā kā, kāpēc, lai tie nebūtu mārutki? Bet mēs tā neprasījām to glezno, jā? Tātad brīvajā laikā vai? Jā, kaut ko pēdējā laikā vairāk. Bet jāsaka tā, ka tas ir kaut kas tāds, kas vienmēr ir bijis manā dzīvē, ko man bērnībā arī mācīja vecāki un vecvecāki, vairāk tieši arī vecmāma. Jā, mēs kopā zīmējām, es atceros cūciņas un kaķišus un visu kaut ko tādu. Un tad ir bijuši vairāki arī tādi brīži dzīvē, kur es esmu vairāk atkal pievērsusies tam, mēģināju iet mākslas skolu, bet nevarēju apvienot ar mūzikas skolu. Es domāju, ka jau es pie tā atgriezīšos, un tad ir bijuši vairāki cilvēki dzīvē, kas mani pie tā atgriež, kas palūdz kaut ko uzgleznot, vai grib kopā ar mani to darīt, vai atkal es redzu viņu darbus un es saprotu, pareizi, man arī tas patīk. Un, es mēģinu atrast kaut kādus veidus, kā es arī varu sevi pārslēgt, kā darīt kaut kādu fizisku darbu, lai man nebūtu jāsēž tikai datorā. Un man ļoti patīk arī klavieru spēlēšana, bet es neesmu atradusi savā mājā viņā īsti vietu, un tāpēc tā gleznošana ir kaut kas tāds, kas šobrīd arī vienkārši ir aktuālāks. Jā. Tad tev izaicinājums, tev ir lietussargs, tev ir mārutki, un tev ir glezna. Tad tev ir jāsataisa šāda glezna, atsūtīt bildi vai video, jā, tad mēs tev izaicinām sataisīt ar lietussargu, mārutki un gleznu. To varam pamēģināt, jā. Varbūt sanāk šedevrs. Kāpēc ne? Jā, varbūt tad vēl vienu 3 rindīti. Nu labi, pamēģinām. Tā, kaut kas jau man nokrita. Ilūzija, tas ir tik labs vārds. Ilūzija. Karma. Šis ir dziļi. Pa dziļo? Šis ir dziļi. Un pagrabs. Šis ir. Tā, es viņu noformulēšu, bet man ir skaidrs, par ko ir šis. Ilūzija, karma un pagrabs. Jā, par to karmu ir tā, ka cilvēki bieži vien, manuprāt, arī varbūt mēdz kaut kādas lietas norakstīt uz karmas, bet tad, kad viņi varbūt negrib uzņemties atbildību, dzīvo ilūzijās. Lai no šīm ilūzijām atbrīvotos, mēs saprotam, ka tas bieži vien ir ļoti sāpīgi, un mums ir reāli jānonāk pagrabā un jāpatup tur tādā tumsā un nepatīkamā vietā. Jā, varētu teikt arī tuksnesī, bet pagrabs arī ir diezgan labs epitets, un lai atbrīvotos no tā, un tad izšķirtu, kas ir kas. Ļoti labi. Tad iesim uz pagrabu, meklēsim tur savus laiptākos notīrīsim savas ilūzijas, lai karma būtu tīrē. Lai nebūtu viss jānorakst uz karmas. Nebūtu jānoraksta, jānoveļ vaina karmai. Ko? Tā lēnā garā esam nonākuši līdz noslēgumam. Noslēgumā varbūt tu varētu kaut ko pastāstīt. Nodziedāt. Super, varam nodziedāt. Tu dziedi vispār? Jā, es arī dziedu. Mēs jau daudz dziedam, jā, bet arī... Es koros
esmu arī dziedājusi kaut kur diezgan daudz, jā. Savu dzīves laiku esmu pavadījusi uz skatuves. Arī vadot pasākumus, starp citu, tas arī ir bijis, jā. Daudzas reizes bijis tā, kad ir jāpārkāp sev pāri, jāaiziet publikas priekšā, un tad kamerā runājot jau liekas, ka tas jau ir sīkums, jo vismaz tu neredzi tās sejas. Un tu attaisno vārdu multimāksliniece, jā. Multimāksliniece, ko tu varbūt varētu cilvēkiem vēl uz atvadām, tā teikt, par radošumu, kaut kādu ieteikumu vai pirmos soļus vai nākamos? Kā viņi var izpaust to radošumu jau šobrīd un izmantot ikdienā? Es iedrošinātu cilvēkus būt autentiskiem, nemeklēt un nemēģināt kādu atdarināt, nekopēt un uzdrošināties iet to savu autentisko ceļu. Jā, tiešām radīt jaunas lietas. Ir labs teiciens, visam nepatīk atkārtojums. Un jā, plaģiātisms, tas nav nekas, kas patiešām mums iedotu vērtību. Vērtību dod tikai tas, ko tu saradi no jauna. Un tāpēc, jā, lai izdodas katram atrast to savu patieso autentisko ceļu, nevis veidot labas replikas, bet, lai nonāktu līdz meistarībai, dažkārt ir jāveido sākumā kopijas, un tad mēs sākam kaut ko miksēt kopā, un tā rodas kaut kas ģeniāls. Brīnišķīgi. Un paldies tev, Kate, par interviju. Gribēju teikt viesošanos, bet īstenībā mēs jau viesojamies pie tevis. Jā. Un tad gaidām tavu šedevru ar Mārutkiem, lai tas un tiksimies citās reizēs. Paldies jums. Paldies.